2016. gada 12. klases matemātikas valsts eksāmens. Katrs uzdevums ir 1 punktu vērts, īsie ātrie uzdevumi. 14. Spēļu kauliņu metīs vienu reizi, kurā no atbilžu variantiem formulēts drošs notikums. Droša notikuma varbūtība ir 1. Tas ir maksimālais iespējamais, tas ir 100% garantēti, noteikti izpildīsies. Kurš tas ir? Uzskatīs 6 punkti. Nu, nē. Uzskatīs, jebkurš skaits punktu, 6 punkti uzskatīs labākajā gadījumā vienā no 6 reizēm. Nē, to mēs neņemsim. Uzskatīs vismaz 6 punkti. Tas ir 6, 7, 8, 9. Nē, tas taču nav iespējams. Maksimums 6 punkti. Uzskatīs ne vairāk kā 6 punkti. Jā, no 1 līdz 6 ieskaitot, izskatās ļoti labi C gadījums. Un uzskatīs mazāk nekā 6 punkti. Nu tas ir 6 neuzskatīs un visi citi uzskatīs. Atgriežamies pie C. Tātad C mums patīk, tas ir 100% drošs notikums, uzskatīs ne vairāk kā 6 punkti. Tas ir 1, 2, 3, 4, 5 vai 6, bet vairāk nekad. Jā, drošs notikums. Tagad nākošais uzdevums. 15. 14. gadā Ventspils ostas krava apgrozījums bija 2,60 reiz 10/7. Liepājas ostas krava apgrozījums bija 5,30 reiz 10/6 tonnas. Abu ostu kopīgais krava apgrozījums 14. gadā bija un ir šis te jāsaskaita. Ventspils 2,60 reiz 10/7 plus 5,3 Liepājas reiz 10/6. Nu, mēs nedrīkstam šos skaitļus 2, un 5 saskaitīt, jo 10 pakāpes mums atšķirās. Šobrīd mums skaitļi abi ir doti normāla formā. Nu, pārveidosim laikam otro skaitlīt arī uz 10/7. Un ja mēs tagad rakstīsim 0,53, tad mēs būsim komatu pārcēluši vienu pa kreisi, tad 10 pakāpe mums būs jāliek par vienu lielāku. Un tā, ka mums šīs te 10/7 ir vienādas, tad mēs skaitļus drīkstam saskaitīt. 0 un 3, 3, 6 un 5. 1 prātā, 3 reiz 10/7 tonnas mēs esam izrēķinājuši. Mums tāda atbilde ir piedāvāta, jā, B gadījums, un mēs esam izrēķinājuši abu ostu kopīgo kravu apgrozījumu 14. gadā bija 3,13 reiz 10/7 tonnas. Paldies par uzmanību!